krasti nevienmēr ir līdzeni un patīkami. Kaut kur jāstāv augstāk pa ūdens līmeni, un ar to mums droši palīdzēs speciālas galvas un kāti, kuri savienojas kopā, kas palīdzēs mums dabūt to zivtiņu ārā. Galvas ir dažādi izmēra un dažādi materiāli. Viņi domā dažādiem apstākļiem, dažādai zivi. Piemēram, pats izplatītākais tas ir materiāls, kurš apstrādāts reva. Tā ir mīkstā gumija pa virsu. Pirmkārt, netraumē zivi. Otrkārt, nepaliek gļotas no, piemēram, brekšveidīgām zivīm. Ja? Un āķi nesēžās iekšā. Otrs, pats izplatītākais variants ir šāds. Visvienkāršākais, tā ir aukla monofīlā, kur uztaisīt tīklā. Ļoti ērta, ļoti viegla. Iesācējiem iesaku strādāt ar šādu variantu. Šeit arī labums ir tas, ka āķa neķerās tajā audumā, jo tā ir aukla, ļoti viegli izņemt. Strādāt ar viņu ļoti ērti, jo viņš ir viegls. Pie viņa var piemontēt jebkuru kāju, rokturi, kuri ir teleskopiskie, un ir arī štekerveida. Ja? Štekerveida ir dažādi izmēri, sākot no 2 metri un līdz 4,5. Visi montējās vienādi, viņiem uzgrieznis viens, izmērs uzgrieznim. Viens no interesantākajiem veidiem ir šāda veida galva. Ir rupjāks sietiņš, viņš arī apstrādāts ar eva materiālu. Der lielākā izmēra zivī, ļoti ērts. Ir speciāls turētājs, kur var uzlikt, piemēram, uz svariem, jo daudzi nezinu, priekš kam šis ir. Arī unificēts, der jebkuram no šiem kātiņiem, ja, rokturīšiem. Un jūs gadījumā aizbraucāt uz lieliem brekšiem, karpām, līņiem, jāņem galva lielāk, lai jums būtu ērtāk to zivu iesmelt iekšā. Un, protams, lai tā ziva neaizskrien, šī ir ļoti laba arī ar eva apstrādāts materiāls, maizais tas sietiņš, tieši domāts tā, lai nekas neaizķerās, jo viņam grūti iet cauri āķīši un ērti izvadīt zivi, ziva netraumējās, viss ir smuki, tā arī rekur stiprinājums ir svariem, arī unificētais uzgrieznis. Ja. Fīderu mašķerēšana nevar būt arī bez aksesuāriem. Aksesuāri ir dažādi, un mēs parunāsim ar tādām lietām, kā uzglabājumās kastītes priekš dzīvās ēsmas, arī aksesuāru kastītes, kuras viegli pārnesamas, transportējamas, un šeit var ielikt gan jūsu aukliņas vai kaut kādas lietas, kas ir derīgas jūsu makšķerēšanai, āķīši, pavadu, kasetes vai vēl kaut kādas lietas. Viņi ir dažādas formas, dažādas konfigurācijas, izmēri ir dažādi. Ja? Šeit ir dažāda komplektācija, var uzreiz nopirkt vienu komplektu, augši ir caurspīdīgi, kam tas ir labi. Jūs varat salikt kā glabāšanu šeit kaut ko, un jūs reiz paskatīties, kas jums te ir, kas te nav. Kaut ko izņemt ārā, ja tas traucē šodienas copēji, kaut ko pielikt klāt. Arī šos trauciņus var izmantot kā barības un ēsmas trauciņus. Ja jums, piemēram, nav daudz vietas un jūs negribat daudz kaut ko līdzņemt, šeit varat sagatavot laicīgi barību, iebert šeit, piemēram, mūšu kāpurus, šeit ielikt sliekas, pārnest, aiztaisīt, un jums tas būs ļoti viegli un ērti. Šāds, piemēram, ir lielais komplekts, kur ir 4 trauki, lielais 1 un 3 maziem. Specializētie trauki, piemēram, elpojošie trauki priekš baltiem tārpiem, mušu kāpuriem vai piņkām. Šāda veida, augša ir ar sietu un 2 sāni ir ar šādu sietu. Tas dod, piemēram, jūsu baltajiem mušu kāpuriem un piņkām elpot, viņi nesvīst. Te arī var iebert speciālu pulveri, kas noņems arī smaku un lieko mitrumu. Ļoti ilgi turēsies gan leduskapī, gan normālā temperatūrā, kura nebūs pāri 18+ grādiem. Bet, ja jums jābrauc tālu un jums jāpadomā, kā jūsu tārpiņi būs dzīvi, vai viņi būs tik smuki, jautri, viņus vajag turēt augstumā. Un, lai nevadāt līdzi, piemēram, leduskapi,
Ir ērti lietojama tāda lieta kā augstuma soma, domāta kā termos. Jūs te uzsaldējiet augstuma elementus, ielādējat viņus iekšā un pa virsu saliekat savas sliekas, tārpus, motiļus un tā tālāk. Un tas dos jums kādu laiku būt drošiem par to, ka jūsu ēsncope būs saglabāta labā stāvoklī un ideāli priekš copes. Lai mums būtu ērti transportēt mūsu lietas, makšķeru lietas, ir izdomāts speciāli transportēšanas somas aksesuāriem, domāts dažādām lietām. Mēs varam paskatīties uz vienu un tādām somām. Ir ļoti labs rāvēslēdzējs, kurš atver jums šo somu, kurā diezgan liels ietilpums. Šeit mēs varam ielikt jau mūsu redzamās somiņas aksesuāriem, kastītēm priekš tārpiem, jūsu makšķerlietām, vai šādas kastītes, kas jau ir domāts esmai, vai vesel šitāda komplektu lielo. Arī ir papildus kabatas, kur var ielikt penālu jūsu pavadām ar āķiem. Ļoti ērts penāliņš, kur salien 20 šitādi pavadu un auklu glabāšana. Šeit jūs varat paši uztīt, ir jau tādi gatavi nopērkami, jau ar visiem āķiem un pavadām. Šādas somas ir dažādi izmēri, viņas ir lielākas, ir mazākas, ir dažāda konfigurācija, ir vairāk un mazāk kabatas, bet tas ir viss jūsu ērtībām. Visas mitrās, smirdīgās lietas būs slēptas un jums nekas netraucēs. Jūsu mašīnā nesateks ūdens, arī smaka nebūs tik draņķīga. Kam tās domāts? Pamatā šīs lietas domāts gan uztveramā tīkliņa galvām, kuras mitras var būt kaut kādās zivju zvīņās un citās lietās. Mēs viņus ieliekam pēc sopes šajā somā. Šeit ir divi veidi. Šitā ir mīkstā soma, šitā ir cietā. Šī ir domāta nelieliem izmēriem, piemēram, vienai makšķerēšanas galvai un nelielā izmēra uzglabājumā tīkliņa. Ļoti ērta, viegla, un tad ir bišķiņ jaudīgāks materiāls, cietāks, kurš tur formu, viņš nelocās, kurā mēs varam ielikt uzglabājumu tīkliņu. Redziet, cik viņš ir liels, ērti ieliekās. Šeit papildus var ielikt galvu, vai pat vairākas galvas. Viss smuki taisās. Rāvēslēdzēji tiešām Nitro brendam es varu uzslavēt, ka visiem produktiem ir ļoti kvalitatīvi rāvēslēdzēji. Šī soma tur mitrumu, šī soma tur smaku. Jūs varat būt droši, ka jūsu mašīna nebūs sabojāta. Sieva, ja nākamā dienā grib paņemt mašīnu, viņa arī nejutīs. Viegli transportējams, ir rokturīši šādā veidā, ir ko uzlikt uz pleca, atnesot savā garažā vai pagrabā, mierīgi varat nolikt stūrītī, attaisīt vaļā somas rāvēslēdzēju, liekais ūdens izgaros, un nākamā copē jums būs viss tīrs, svaigs un atkal lietojams. Vislielākās traumas makšķerēm notiek transportēšanas laikā. Lai pasargātu jūsu kātus, jūsu spoles, ir izdomāta tāda brīnišķīga lieta, kā makšķerkāta soma, kura ir dažādās konfigurācijās, augstumos, gan pēc ietilpības. Šī konkrēta soma ir domāta 4 kātiem, pilnīgi aprīkotām ar spolēm, plus ir papildus somām, ir kabatas, kur var ielikt uztveramā rokturi, gan dažas citas vienkārši tukšus blankus, kuri nav aprīkoti ar spolēm. Šajā pusē vēl viena tāda paša līdzīga soma. Un ir vēl viena kabata īsā, kur izmanto gan staklītēm, gan kvivertipiem priekš fīderiem. Paša soma ir ar 2 nodalījumiem. Katrs nodalījums ir atdalīts ar atsevišķu vietiņu. Pa vidu ir speciāls materiāls, kurš neļauj saspiesties.
Šeit mēs liekam divas makšķeres. Katrai makšķerei ir atsevišķi papildus turētāji. Šeit mēs ieliekam makšķeri, aiztaisam cietu un ir lejā tāds pats turētājs. Tas nodrošina, ka transportēšanas laikā pa somu kāti nestaigā ne turp, ne atpakaļ. Ērti pārnest, droši, paglabā no mitruma, putekļiem un citām lietām jūsu kātus, jūsu aksesuārus. Tā kā mēs jau gatavi barot, mums jau jābūt arī no kā barot, kur iejaukt mūsu barības, kas ir nopērkams veikalā Zebra Master, lielā piedāvājuma, dažādu veidu un dažādu brendu. Tie ir spaiņi. Spaiņi ir vajadzīgi mums divām lietām – uzglabāt, sajaukt un transportēt. Dažādi izmēru spaiņi, dažādiem apjomiem. Jūs varat iegādāties tādu, kas jums ir ērtāks, mazāk, lielāku, vidēju. Tātad pamata spainis ir vajadzīgs, lai sajauktu šeit barību. Šis ir trauciņš, kas ir vajadzīgs. Viņš kalpo divas funkcijas. Viņš kā uzglabāšanas, kur jūs pārliekat no lielā spaiņa šeit un ar to jūs strādājat. Un viņš ir kā vāciņš, lai jūsu pamata barība nežūst. Pamata vāciņš ir vajadzīgs vairāk transportēšanai, lai jūs aiztaisītu to, ko jūs sagatavojat mājās. Bet lielākā daļa makšķernieku tomēr jaucās uz ūdens krastā, un šo es, piemēram, izmantoju kā ērtu transportēšanas līdzekli. Kad es negribu ņemt līdzi daudz mantas, es šo spaini izmantoju kā somu. Salieku šeit barības, esmas, kaut kādas nelielas sīkums, ieliek iekšā, visu salieku. Man viss vienā. Spaiņi ir divu tipu. Ir cietie spaiņi, plasmas, un ir šitādi mīkstie spaiņi. Funkcionāli viņi ir domāti vienādai lietai – jaukt, transportēt, uzglabāt. Bet kāda ir priekšrocība, piemēram, šādam spaiņam? Viņš ir vieglāks un viņš ir kompaktāks. Vāks ir uz rāvējslēdzēju. Tas dod viņai ilgāk strādāt, kalpot, nežūst. Šāda spaiņa tiek aprīkot arī ar vanniņu, kur jūs varat gadījumā, ja vajag, uzjaukties papildus. Un ir sietiņi, dažādi milimetru sietiņi, kur ir vajadzīgi jums pēkš tā, lai jūs atsijātu, piemēram, rupjo frakciju, uztaisat barību irtenāk, vieglāk un tā tālāk. Un šīs lietas ir vajadzīgas ne tikai sportistiem. Šis noderīgs instruments ir jebkuram copmanim, iesācējam. Jo bieži vien cilvēki nezin, kā izdarīt, piemēram, no rupjās frakcijas vieglāku frakciju. Ja? Tam ir domāti speciāli sietiņi. Viņi ir dažādi. 2, 3, 4 mm atsijāt, piemēram, rupjo karpupu vai rupjo brekšu barību. Jūs varat uztaisīt viņu gaisīgāk priekš tās pašas raudas, pličiem un citām ziltiņām. Priekš šitiem aksesuāriem vēl derēs atsevišķi trauciņš, kur jūs varat, piemēram, sadalīt daļu barības, un šajā daļā jūs varat viņu dipot. Un šeit arī var eksperimentēt. Piemēram, es izmantoju šādus trauciņus, paņemot barību no spaiņa, ieliekot šeit, iegriežot šeit tārpiņus, sliekas, baltos vai motili, sajaucot kopā un ar šādu frakciju jau barot savus makšķerēšanas vietas. Svarīga lieta feeder makšķerēšanā, tā kā mēs jau zinām, ka mēs barosim daudz un ilgi, lai atnāk liela zivs vai daudz mazās, ir barība. Barības ir dažādas, dažādu brendu. Šeit mēs redzam Lorpio, tas ir Eiropas ražotājs Polijā. Viens no pazīstamākajiem cilvēkiem ražo Piotrs Lorens. Un te ir visādi dažādi veidi, sākot no brekšiem, raudām, vimbām, karpām, dažādu garšu, dažādu konsistenci, rupjas, smalkas. Pie viņiem ir arī visādas papildus lietas, līmes, cepumi, arī kaņepes, gan vesels, gan maltās, kā arī speciāli sīrupi, kurus izmanto, lai uzlabotu garšu un pievilcību zivī.
Kaut kādas zivis mēs arī varam pieaicināt ar ļoti dabīgām lietām, ko mēs varam sastapt jebkurā veikalā. Zirņi, kukurūza, kvieši. Un, ja, piemēram, jūs gribat lielu breksi, ļoti iesaku jums paņemt zirņus, vārīti zirņi. Viņus vajag tikai parīvēt caur sietu, lai viņi paliktu tādi pūkaini, smuki un pielikt klāt pie barības. Ļoti labi strādā tieši uz brekšiem. Ja jūs braucat kompānijā un jums negribās dažādas barības ņemt mazos iepakojumos, ir pieejami lielie iepakojumi, kur uzreiz ir 2 kilo. Tas derētu vismaz 3 cilvēkiem jums nodrošinās copi. Ja vajag kombinēt, jūs varat izvēlēties gan bišķiņ lētāku barību, kura nav slikta, bet viņa būs rupjāka. Un paņemt, piemēram, kaut ko no jau smalkāku no sērija Grand Prix, kur būs smalkāka, domāt vairāk aktīvai copei, lai piesaistītu dažādas zivis. Ērti pavadīt savu copi, tas nozīmē atpūsties, noķert zivi, atbraukt mājās veselīgam, un tam kalpo arī tādas lietas kā krēsli. No vienkāršākajiem krēsliem ir šādi modeļi. Viņi īpaši nav funkcionāli pa lielam, viņiem ir izmaiņas ir kājas garumā. Šeit jūs varat teleskopiski viņus nolikt, ja? Un viņi saliekās tā, lai ērti var transportēt. Cita īpašība šim krēslam vairāk nav. Šis ir līdzīgs krēsls, un tad ir krēsli, kuri jau vairāk domāti jau tādai kārtīgai makšķerēšanai, kur var pielikt dažādus aksesuārus. Kā mēs redzam, šeit ir aprīkots krēsls ar šādu galdiņu, kur ir barības, aksesuāru vietai, kā arī ir fīderāms, kur jūs varat izmantot makšķeršu turēšanai. Jūs varat nolikt krēslu tā, lai jums būtu ērti gan sēdēt, gan kāju augstumam. Viens no galvenajiem kritērijiem, pēc kuru jūs izvēlaties krēslus, kad jūs sēžat, jūsu kājam leņķim nevajadzētu būt mazāk pa 90 grādiem. Kad jau jūs izdomājat, ka jums jāaprīko savus krēslus ar vairākām lietām, tad, protams, jāizvēlās krēsli, kuriem ir piemērota vairākas lietas aksesuāriem. Galdiņiem, trauciņiem, spainītim, kāda turētājam, uzglabāmā tīkliņa turētājs. Makšķerēšana var būt dažāda, bet pamatā visur ir ērtums, un ērtums aiziet no tāda parasta krēsla uz jau tādām lietām. Ērta makšķerēšana tas nozīmē to, ka jūs atrodaties vienā vietā, un jums pie rokas ir pilnīgi viss, kas nepieciešams jūsu makšķerēšanā. Tā kā šīs lietas nākušas no tādas jau advancētas sporta makšķerēšanas, bet izmantojams jebkurā makšķerēšanā, tad sportisti ir izdomājuši daudzas lietas, ka pie jums var būt gan galdiņš, gan, piemēram, tāds lietussargs, gan fīderārms, gan turētais spainītim, gan šāds galdiņš vai cits galdiņš. Arī priekšējā pedana. Priekšējā pedana ļauj jums sēdēt jebkurā vietā. Apakšā var būt dūņa, mitras smiltis vai pat ūdens. Jūs ar regulējumām kājām varat pacelt uz jebkuru augstumu šo seatboxu, sēžamo jūsu staciju. Ja? Un aprīkot ar visu, kas jums ļoti vajadzīgs. Viņas ir ļoti ērti saliekamas. Reku šādai konfigurācijai ir muguriņa. Šeit ir pārnēsamā siksna. Jebkura kāja ļoti viegli taisās vaļā. Mēs viņu paceļam līdz transportēšanas izmēram, aiztaisam ciet un aiznesam prom. Katra no tādām sēžam stacijām aprīkots ar papildus aksesuāriem. Te ir kaste, kurā mēs varam glabāt aksesuārus, salikt, piemēram, šeit barotavas, auklas, pavadas, kādas kastītes. Viss vienā, ļoti ērti saliekams un transportējams tālāk. Es esmu Eduards no Carnīgavas makšķerēšanas skolas. Šis ir Zebra Master veikals. Lūdzu, sekojiet mums sociālos tīklos, Facebookā, TikTokā, Instagramā, YouTubā. Kopumā ir ļoti daudz vēl lietas, par ko var stāstīt ilgi un dikti.